Apalachs pilsēta pie Yellowstonas ziemeļaustrumu ieejas. No rīta pēc telts dodos meklēt kafiju un brokastis, ko arī atradu ļoti laba, jauka vietiņa bija, jo šis ir tāds kurorts. Šī faktiski te var redzēt faktiski Amerikas tā kā, kalnu kurortu to līmeni. Tāds viņš ir. Lūk, atradu vienīgo motorolleru visā štatā, un šeit jau pēc brokastiem laimīgs dodos tālāk uz Yellowstone, līdz kura ir vēl, kaut kāda, 130 kilometri līdz ieejai bija, bet, stāvs kāpums, ja pati pilsētiņā atradās kaut kā 1700 metri virs jūras, tad šīs jau ir 3,3 kilometriem virs jūras, un ļoti strauji stāv, tas viss iet augšā, un jau faktiski citreiz oktobrī šī te ieeja ziemeļaustrumi jau ir slēgta, jo viņi ir tā kā pāri kalnu, te jau ir sniegi un tā tālāk. Šeit augšā bija kaut kādi +7 grādi, +5, lejā +25, tā kā ļoti lielas svārstības. Īsi pirms vārtiem ir Coke City, kaut kādreiz raka ogles un kaut kādus metālus, un arī tāda pilsētiņa, kurā var redzēt visādas izklaides uzpariktes, ar ko tad amerikāņi nodarbojās. Tāda ļoti daudz šo te bagiju veidīgo dažādu motociklu, ar visu kvadracikli, kaut kur sniegamoči arī mētājās. Tā, atradu benzīna tanku, jo tālāk Yellowstonā pēc pāris simtiem, tikai kilometru būs kaut kāds nopietnāks ciemats pilsēta ar benzīna tanku. Lūk, kur sniega mocis uz moču bāzes. Jāuzpildās. Kur tuvojos vārtiem, kas drīz vien tiks slēgti, bet arī jau šobrīd nebija neviena kasiera. Cilvēki tur grozījās, nevarēja saprast. Kā es vēlāk uzzināju, ka es izbraucu caur ziemeļvārtiem, tur paēst, tas nebūs iefilmēts, ka viņiem trūks darbinieku. Tā kā laipni lūdzam, tur kaut kādi jaunieši strādā un tā tālāk piestrādā. Respektīvi ir kaut kādas zināmas budžeta problēmas, un starp citu, ka es atgriezos, šis ir septembra vidus, un kad es atgriezos, tad vispār budžeta tā krīze, kas Amerikā aizslēdza ciet vispār daudzus parkus, man paveicās. Te es rādu, ka viens no daudziem kempingiem ir vaļā, bet tālāk es tur stāstīšu, ka problēma bija mazliet savādāka. Es esmu no tiem džekiem, kas izauga ar stāstiem par indiāņiem, loki, vigvami, būdas mežā, un ļoti aizkustinošs mirklis manā pasaulē bija, kad es ieraudzīju dzīvus bizonus. Tos viņi ir atkal ieviesuši, ir kādi ap 6000 bizonu. Dzīvi tagad, kurus no Yellowstonas, tad uz citiem parkiem un citām vietām viņi pārtransportē katru gadu kādus pāris simtus. Pabaudīsim tagad. Cilvēki ar kamerām ļoti daudz sēž, cep tur savu gaļu, skatās uz bizoniem, te var redzēt, mums bildīts arī tur otrā ceļa pusē arī tālumā ir bars, tāda ļoti mierīga, maiga tāda forša atmosfēra. Lūk, tālumā. Here is one. Yeah, they're all over. They're picky. Nopērkot licenci, var arī makšķerēt. Ļoti daudz bija spinningotāji.
Nu, šis viens no episkākajiem momentiem. Tuņi būs alfa uznāciens. Tadā! Un es domāju, ko tās mašīnas tur sastājušās. Un tad es sapratu, ka es esmu vienīgais tāds neapbruņots ārpus mašīnas. Un skatījos jau, kur laisties. Pastieties, kāds skatiens. Pastieties, kādi zvani. Definitely prime. Tālāk izskatās tā kā geizermāja. Tur viņš augšā dzīvojās un apkārt viss ir nopludināts tāds tā kā kaut kāds karjers, tā kā izrakāts, bet tas viss tur ir visādi iespējami. Visu mendiļēju tabulāciju redzot, tā kaudzi pa labi. Un te jau tūplānā pirmie dūmiņi, pirmā ārdīšanās. Šis konstanti bliez uz āru. Iebraucām kempingā. Jāiet piereģistrēties. Starp citu, un augšējās, tur, kur es biju ciematā, Mamutā, no turienes varēja šo visu ierezervēt. Visā parkā bija tikai 2-3 viesnīca numuriņi brīvi un pāris kempinga vietas brīvas. Kā es to zinu? Tāpēc, ka visus viesnīcas un kempingu šeit apkalpo vai uztur vai pieder vienai kompānijai. Un tu tā kā Avio Star Alliance vai kā tu vari uz visiem kempingiem vienā viesnīcā ieiet un paskatīties un norezervēt vietiņu sev, ja ir. Parasti jau nav. Un šis ir low season. Yeah, hi. Checking in? Yeah, I have a reservation, of course. Checkout time is at 11. No reservation, no fun. And when you Yeah, check out, just- you're That's gonna right. drop your Just card need an ID and and a check credit out. card. Dabūju numuriņu vietai H287. Un pasties, ka tas viss bija pilns, pēdējās 2 vai 3 vietas bija tikai. Šī ir mana lieliskā kempinga vieta, teltī. 30 kaut kādas 4 naudiņas. Te kaut kur būs telts. Un re, kur ir viss jāiebāž tajā kastē. Un šeit ir tā saucamais Beer Country. Ko mēs darām? Mēs te baigi viltīgi iebāžam pirkstu tādu. Tik garš naks varbūt lācim pat arī ir. Un te ir daudz vietas, kur visu kaut ko saplast. Jā. Ļoti skaists vakars, ļoti skaista diena. Līdz pat 27 grādi rādīja uz motocikla, lai gan tad nīs telefona laika ziņas teica 17 grādi, bet tāds riktīgi silts bija. Kaut kā paveicās, nenormāli paveicās. Ļoti kluss un mierīgs, kā man te viss patīk. Šeit ir tikai telšu vieta, cilvēki, kuri guļ teltīs. Tātad treknos ņems pirmos, lai gan es esmu pašā maliņā. Ai. Lasu grāmatu, bet ir laiks ierados laicīgi. Bet tā kā citu vakaru ap 7. Vai nu viesnīcā, vai nu nosacītajā kempingā telts vietā. Jā. Forši gribēja palikt otru nakti, bet jau bija aizrezervēts. Ļoti ātri viss notiek. Čuk, ciet. Tā kā rezervējat visu internetā, gribat nokļūt populārās vietās un pabūt kādu mirkli tajās.
Guļam, gaidam bizonus un lāčus. Kūp visās malās. Kamerā tik labi neredz. Bet vienkārši tu tā kā saproti, ka esi uz kaut kāda liela katla vāciņa. Pašlaik. Apkārt praktiski nav kalni, tas tā kā lavas laukas. Sastinguši melni akmeņi. Īsti nav skaidrs, kā tie koki visi te sagāzušies. Tā kā nomesti no augšas, tā kā no zemes, tā kā daži deguši, tā kā vētra gājusi pāri. Nevar saprast. Nu, redz, kur arī viens caurumiņš vāciņā. Te jābūt siltam ūdenim. Šitais ir tikai no geizeriem ūdens. Visa upe. Tāpēc ir tik zidra. Nu, šeit var roku iebāzt. Tāds forša vannīte tagad ir. Šitam jau vairs pēc tā negribās. Jau ir apdegināt visi. Ko Yellowstone vēl atšķiroties, var daudz ko, bet ar to, ka nav šīs te intensīvās sēra, smakas aromāta. Ir, nu, tāds nekas viegla govju kūtiņa tāda. Pat patīkama, jāsaka. Jā. Tagad tur, nu, tu kā kūp viss no vienas vietas. Pret sauli īsti neredzēs, es tur neiešu, tur piebraukt nevar. Kāds steigātājs ir baigais ar nesu. Jā, tā kā tā. Low season, nav vietas parkingā. Miljards. Darba dienas rīts. Pieci sekundes slavas mirklis katram geizeriņam. Kad es braucu šurp, šis deva ārā riktīgu baltu dūmu stabu. Tagad tāds mierīgs palicis. Nu, tā ir, jāķer mirklis. Tur kaut kas burbuļo. Trāpīja. Pateicu par mirkli, tā arī trāpīja. Kaut kāda veiksme. Sauli paiesim projām. Vai gatavi momenti, ne? Varbūt šitais bija, kas ir balto dūmu deva. Noskatīsimies visu šovu.
uzredzīt. Baigi garais šovs. Džekam pāris minūtes jau vārdās, publika zaudē pacietību. Iet citur it kā nebūtu atbraukuši no tālienes skatīties uz geizeru. Notrāpīt tieši to mirkli, kad viņš eruptē. Es gan pastāvēšu, pagaidīšu, kā šis tur izplosīsies. Jā, otrā rītā pēc kempinga es turpināju braukt uz to galveno geizeru. Old Faithful saucās, un šis ir kārtējais geizeru parks pa ceļam. Visi laiž uz upi savus darbus un nedarbus. Upe karsta. Tur pilns ar takām. Ļoti labi var laiku pavadīt, ja kāds staigātājs, tad tur var ļoti forši atpūsties pāris dienas pa kalniem starp geizeriem. Visi sēž gaida galveno priekšnesumu. Nu, iet vaļā. Visi sagaidīja. Tagad aiziet. Visi cilvēki gaida. Šeit pilna terasa. Milzīgs aplis. Cilvēkiem aiziet Old Faithful. Klusiņā, mierīgi un pokts un aiziet. Pēc tam mums pāris stundiņām jāapstās precīzi tas intervāls šitam ir diezgan precīzi plus mīnus 15 minūtes. Pastījos webā, Rangeri saka tā, ja šis te bija izviršana līdz 2,5 minūtēm, tad pēc 65 plus mīnus minūtēm būs nākamais. Ja virs 2,5 minūtēm, tad pēc 91 minūtes būs nākamais izvirdums. Beidza tādas 2-3 minūtes un visi metās kaut kur. Es arī nezinu kur, bet jāiet. Kaut kur jāiet. No Yellowstones turpināju braukt uz dienvidiem. Nākamais uzreiz pilnīgi savienots ar šo bija Grand Teton dabas parks, un šis ir Louis ūdenskritums pa ceļam uz to. Ļoti skaistas vietas. Tātad Yellowstones, dienvidu izēja un par ieju Grand Tetonā tā kā pat nevajadzēja maksāt. Tātad pa $35 es ar moci varēju abus divus parkus apmeklēt. Nu, tur rakstīts, ka šis ir Rockefeller Junior Highways. Viņš viņu tā kā uzbūvēja. Kāzinieki skaistā vietā nolēmuši atzīmēties. Grand Tetonā, ko ievēroja, ļoti forši attīstīta velo infrastruktūra celiņi un pa kalniem arī. Tā kā, tas būtu tāds bucket lists neliels, aizbraukt vēlreiz uz Grand Tetonu un ar riteni izbraukāties ļoti skaisti. Tā kā līdzens un no nulītes uzreiz tā čuh, kāds nezinu,
kilometrs pusotrs uz augšu. Gredzenu pavēlnieku cienīgas ainiņas. Amerikā vispār nav iespringuši par numurzīmēm. Šim tur kaut kur aiz stikla kaut kas ir. Priekšā mašīnai reti, kurai vispār ir. Ja? It kā likumā ir rakstīts, bet pat policisti nepievērš tam uzmanību. Aizmugurē šitāda arī zīmīte der. Tad, kad es moci pirku, tad man vispār kaut kādu 2 mēnešu papīra strēmelīte bija, ar kuru varēja braukāt. Nu jā, un te var redzēt, tur tālumā bija jau tāds, tas ir Idaho, un ir jau ugunsgrēks mežas, tā nebija redzējuši, šeit jau mašīnas saskrējušas, un tur jau ugunsdzēsēji jau pieņēma mērus kaut kādus, un tur pa labi augšējā stūrī var redzēt tie visi dūmi. Tur tā kā visas sliktās lietas notiek. Idaho ir ļoti daudz īru vācu ieceļotāju, un attiecīgi visa kārtība ir pa kārtu augstāk nekā, dienvidu štatos. Ļoti daudz audzē kartupeļus. Trešdaļa no Amerikas kartupeļiem vispār Idaho izaudzē. Tāds salīdzinoši neliels un ziemeļu štats, bet, vācieši, poļi, īri. Jā, daudz baznīcu, daudz ticīgo, viss tā pa nopietnu. Pārvēršos par telšu cilvēku. Šodien atkal telts. Kaut kādā kempingā. Idaho. Tātad, tāds, ko es šodien sadarīju, to es varbūt vēlāk pastāstīju. Tomēr laicīgi vajag to visu darīt. Tāda naktī kaut kādā nezināmā vietā, tumsā gulēt not good. Šeit būs arī dušas beidzot. Es godīgi neatceros, kad es pēdējo reizi biju dušā, vai kaut kā tā. Rekulādējās man kokā paratusi. Tādi viņiem pavisam šlaki jau. Bet šodien sāku braukt no Yellowstones kempinga. Braucu lejā, visu laiku bildēju, un tad cauri Grand Teton dabas parkam izbraucu. Tur nebija ieejas biļetes, tur bija laikam viņiem kopīgi ar Yellowstone ir ļoti daudz velo celiņu un kājām gājēju celiņu visu riņķī. Un tā kā ceļš gāja uz leju, tad es ar Teneres 3,2 galoniem nobraucu 230 jūdzes. Zemāk pielikšu, cik tas ir mūsu izpratnē viss. Un vēl varēja braukt. Tā kā uz gaisa visu to izdarīju. Jā, tā kā skaista brīnišķīga diena. Finālā pārcēlos pāri atkal vienai kalnu grēdai uz Idaho. Uz Idaho, sākumā domāju, varbūt līdz Idaho Falls aizbraukt. Bet nepaliku Gulbju ielējā, Swan Valley kempingā. Kempings nosacīt zemniekam. Zemniekam aiz kūts ir vienkārši bišķiņ zaļš pleķīts, kurā ir dažas telts vietas, un tad tiem 5 kaut kādas 7 tiem monstriem, kurus valkā pikapiem līdzi. Viss tās viņi pat nedzīvo tajos, viņi atbrauc, noliek un iet tanīs mājiņās gulēt. Tā. Telts vieta maksāja 40 kaut kādi $5 kešā. Nu ko, ar labu nakti, mazuļi!